Stāstu cikls Iepazīsti filozofus. Gudrais skolotājs un 3 jautājumi par dzīvi. Senajā Grieķijā nelielā pilsētā piedzima zēns vārdā Aristotelis. Viņš bija zinātnākais zēns, kādu vien varēja iedomāties. Jau no mazotnes Aristotelis vēlējās saprast, kā viss darbojas, kāpēc putni lido, kā aug koki un kā cilvēki var kļūt laimīgi. Reiz Aristotelis, būdams tikai 10 gadus vecs, pamanīja, ka viņa draugs Demetris ir ļoti bēdīgs. Kāpēc tu esi tik skumjš? Aristotelis jautāja. Es mēģināju izgatavot savu pirmo māla vāzi, bet tā saplīsa, atbildēja Demetris. Es nekad neiemācīšos to darīt pareizi. Aristotelis pasmaidīja un teica, Demetri, vai zini, ko mana mamma vienmēr saka? Mēs esam tas, ko mēs atkārtoti daudz darām. Tas nozīmē, ka, ja tu turpināsi mēģināt, tu kļūsi arvien labāks. Vai tu mēģināsi vēlreiz izveidot vāzi? Demetris samiedz acis un pārdomāja. Nu labi, viņš teica, un pēc vairākām dienām viņš izgatavoja savu pirmo skaisto māla vāzi. Kad Aristotelis pieauga, viņš devās mācīties pie viena no gudrākajiem skolotājiem – Platona. Tu noteikti esi dzirdējis jau par Platonu. Skolā Aristotelis iemācījās, ka domas un idejas ir spēcīgākas par zobeniem un ka cilvēks var mainīt visu dzīvi, ja viņš māca sevi domāt un rīkoties gudri. Vienā no nodarbībām Platons jautāja saviem skolēniem, kas ir pats svarīgākais, ko varam iemācīties? Aristotelis pacēla roku un atbildēja, ieradumi! Ja mēs veidojam labus ieradumus, mēs kļūstam labāki cilvēki. Platons pasmaidīja un sacīja, ļoti labi, Aristoteli, atceries šo domu, tas ir viens no svarīgākajiem dzīves likumiem. Kad Aristotelis kļuva pats par skolotāju, pie viņa bieži nāca bērni un uzdeva jautājumus. Kādu dienu pie viņa atnāca mazs zēns vārdā Nikos. Skolotāji, kāpēc man jātrenējas rakstīt tik daudz reižu? Vai tad ar vienu reizi nepietiek? Jautāja Nikos. Aristotelis paskaidroja, kad tu mēģini kaut ko vienreiz, tas ir tikai sākums. Bet, ja tu atkārto un atkārto, tas kļūst par ieradumu. Un ja tu regulāri dari kaut ko labi, tu kļūsi izcils, ļoti, ļoti labs tajā. Iedomājies, ka tu gribi kļūt labs skrējējs, vai pietiks skriet tikai vienu reizi? Nikos pasmaidīja un sacīja, nē, skolotāji, man būs jāskrien katru dienu. Tieši tā, teica Aristotelis, mēs esam tas, ko mēs atkārtoti darām. Vēlāk Aristotelis saviem skolēniem mācīja, ka izglītības, jeb mācību sākums var būt grūts, bet tas vienmēr nes augļus. Viņš teica, izglītības saknes ir grūtas, bet augļi ir saldi. Viens no skolēniem vārdā Elena jautāja, ko tas nozīmē, skolotāji? Aristotelis paskaidroja, kad tu mācies kaut ko jaunu, tas sākumā var būt ļoti grūti. Piemēram, kad tu sāki rakstīt burtus. Tas bija nogurdinoši, vai ne? Elena pasmaidīja, jā, tas bija grūti. Bet tagad tu vari rakstīt vēstules draugiem, vai ne? Jautāja Aristotelis. Elena pasmaidīja, jā, un tas ir tik jautri. Redzi, grūtais sākums tev deva kaut ko ļoti vērtīgu. Tāpēc vienmēr esi pacietīga un turpini mācīties, kamēr tev izdodas, viņš sacīja. Aristotelis bieži stāstīja, ka līdzsvars nozīmē darīt lietas tā, lai nekas nebūtu par daudz vai par maz. Tās ir kā šūpols, kur šūpojas 2 bērni, katrs savā galā.
Ja vienā pusē būs pārāk smagi, tās nekustēsies pareizi. Viņš teica: izvēlies līdzsvaru visā, ko tu dari. Kad skolēni jautāja, ko tas nozīmē, Aristoteles paskaidroja ar piemēru. Iedomājieties, ka jūs ēdat tikai saldumus un neko citu. Kā jūs justos? Viens skolēns atbildēja: man sāpētu vēders. Tieši tā, sacīja Aristoteles, bet ja tu ēd dārzeņus, augļus un dažreiz kādu saldumu, tu jutīsies labi un būsi stiprs. Tas pats attiecas uz visu dzīvē. Mēģini darīt visu līdzsvaroti. Līdzsvars palīdz mums justies labi un paveikt vairāk. Piemēram, ja tu visu dienu tikai spēlē spēles un nemācies, tavas galva nogurs. Tu neiemācīsies neko jaunu, bet, ja tu spēlē spēles pēc tam, kad esi pabeidzis mājas darbus, tas ir līdzsvars. Reiz Aristoteles teica: katrā lietā ir sākums, vidus un beigas. Viņš paskaidroja, ka jebkurš uzdevums, ko mēs sākam, prasa pacietību, lai to pabeigtu. Skolēniem viņš teica: kad tu sāc zīmēt apli, tev jāpabeidz tas, lai tas kļūtu pilnīgs kā aplis. Tāpat ar jebkuru darbu. Tas jāsāk un jāpabeidz ar pacietību. Reiz kāds skolēns vārdā Andrejas sacīja: bet skolotāji, dažreiz es jūtu, ka negribu pabeigt iesākto. Tas šķiet pārāk grūti un garlaicīgi. Aristoteles atbildēja: iedomājies, ka tu būvē māju, bet apstājies, kad sienas ir tikai līdz pusei. Vai tava māja būs tāda, kurā var dzīvot? Nē, teica Andrejas. Tieši tā, atbildēja Aristoteles. Kad mēs sākam kaut ko darīt, mums ir jāturpina, līdz darbs ir pabeigts. Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam redzēt rezultātu, kā mēs varam redzēt, kā tas beigās izskatīsies. Un, piemēram, ja tu sāc mācīties spēlēt kādu instrumentu, piemēram, flautu, bet pārtrauc to pirms tu vispār esi iemācījies pirmo dziesmu, tu nekad nesasniegsi to, ko tu vēlies. Bet, ja tu pacietīgi turpini trenēties un mācīties, pat ja nesanāk, tu iemācīsies spēlēt visu dziesmu un pēc tam vēl un vēl un vēl skaistas dziesmas. Aristoteles māca mums, ka labiem ieradumiem, pacietībai un līdzsvaram dzīvē ir liela nozīme. Viņa stāsts palīdz mums saprast, ka, ja mēs atkārtojam labas lietas un turpinam mācīties, mēs kļūsim veiksmīgi un laimīgi. Ko tu vari darīt katru dienu, lai kaut ko iemācītos labāk? Un kā tu vari radīt labus ieradumus? Vai tev jau ir kāds labs ieradums? Un vai tu vienmēr centies pabeigt to, ko iesāc? Aristoteļa stāsts mums māca, ka izcilība nav nejaušība. Tas nenotiek tāpat vien. Tā ir mūsu pašu radīta caur pacietību, darbu, mācīšanos un labo ieradumu spēku. Paldies, ka klausījies šo stāstu! Tiksimies nākamajos filozofu stāstos! Atā!